Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit. Šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Kas notika? Kas gan tas varētu būt? Ej projām! Māt! Es taču teicu Gargamel, lai tu atbrīvojies no šī utubungas. Tu taču zini, ka man kaķi nepatīk? Jā, taču es... Un kā ar tiem nejaukiem smurfiem? Vai esi viņus noķēris? Es... Protams, ka neesi. Bez manis tu neko nespēji izdarīt, kā nākas. Es mēģināšu atrast kādu smurfu vājību, kuru tu neesi pamanījis. Interesanti gan. Kā tad tā smurfiem nauda nav svarīga? Viņi pieraduši visā dalīties. Esmu pārliecināta, ka vismaz viens smurfs ir kaut nedaudz mantrausīgs. Taisnība? Jā, tev taisnība. Par laimi, man līdz ir smurfu iznīcināšanas līdzeklis. Atradu. Burstinies tāpat kā tavā bērnībā. Šurum, burum, 1, 2, 3. Šurum, burum, 1, 2, 3. Atrodi ceļu smurfu sirdi, lai to pārņem alkatības lārsts. Tagad būs aizraujoši notikumi. Gan smurfi, Kurš smurfiņš agri ceļas, agri ēd īrādziņus? Es saužu vispatīkamāko aromātu, kādu jau kad esmu jutis. Kurienes tas uzradies? Tas esmu es. Cik garšīgi. Jāuzciena arī pārējie smurfi. Kādēļ to visu velti iztērēt? Kas tu esi? Es esmu tava patiesā būtība. Ja tu esi prātīgs, tad paturēsi šo zeltītos labumus pats sev. Bet smurfi dalās ar citiem. Ja tu tā domāsi, dzīvē tālu netiksi. Ja nu uznāks sausums un izbeidzas viss ēdiens, ja nu viesulis visu pārtiku aizpūš projām, ko tad tu ēdīsi? Ko? Tev taisnība, laba doma, veikšu uzkrājumu. Man joprojām izdodas. Kas tad tas? Kaut kas garšīgs. Smarža nāk no Rīmas mājas. 302, 303, 304. Izskatās brīnišķīgi. Vai arī mums iedosi? Protams. Pagaidi, attopies. Iedosi vienu gabaliņu. Viņi gribēs paņemt visus. Nē, es tomēr pārdomāju. Bet smarža ir tik vilinoša. Jā, kā būtu, ja tu iedotu tikai mazliet? Nu, ko viņi tev dos pretim? Jā, ko jūs man par to dosit?
kļuvis tik alkatīgs. Viņš grib, lai mēs viņam kaut ko dodam, taču mums nekā nav. Nav tiesa. Apmaiņā pret vienu gardumu es tev piedāvāju smurfogu podu. Prasi ko vērtīgāku, prasi viņa tauri. Labāk dod savu tauri. Tauri? Bet mana taure ir mana taure. Bez taures nekas nesanāks. Nu labi, ņem arī. Viens gardums tev un viens man. Ņem! Tas bija vienkārši. Jā, ļoti vienkārši. Kopā ar mani tu kļūsi par bagātu smurfu. Čaklais, es tev vēlos ko lūgt. Man jumtā ir caurums, kuru vajadzētu salabot. Piedod, taču es darba rīkus iemainīšu pret 2 zelta gārdumiem. Zelta gārdumiem? Man jānoskaidro, kas notiek. Nākamais. Sveiks, Rīma. Un atā, draudziņ. Šķiršanās ir tik sāpīga. Taču gārdums ir tā vērts. Kas tas ir? Gudrīti, kur tavas brilles? Piedod, es tās iemainīju pret 1 zelta gārdumu. Sveiks, smurfu papa. Kā sviežas? Kā, lai to pasaka? Es esmu noraizējies par visiem šiem gārdumiem. Lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, man vajadzētu vienu pārbaudīt. Nekautrējies, paņem visu, ko viņš tev var dot. Piedod, taču par to ir jāmaksā. Jāmaksā? Es sadusmoju smurfu papu. Nu, un drīz tev piederēs viss ciemats, un viņš klausīs tavām pavēlēm. Ir pienācis brīdis apēst zelta gārdumus. Ak, vai! Viss tik ātri beidzās. Jā, ko mēs tagad iesāksim? Es neko nevaru padarīt. Mani darbarīki ir pie Rīmas. Mani pārsteigumi arī. Un mani svāri. Un mans putnu biedēklis. Es izdomāju, palūgsim, lai Rīma atdod mūsu mantas. Viņš sapratīs. Mums draud nopietnas nepatikšanas. Saproti? Mums vajadzīgas mūsu mantas. Es jūs saprotu. Kā tad paliek ar vienošanos? Atvainojiet, smurfi, taču mums bija vienošanās. Man nepatīk vienošanās. Tev mantas ir svarīgāks par mums. Jā, mēs domājām, ka esi mūsu draugs. Iesim projām. Ak, vai. Nu, jā. Tev viņi nav vajadzīgi. Viņi ir neveiksminieki. Tev ir viss, ko vien var vēlēties. Izbaudi dzīvi. Mēģināšu. Es varētu pastrādāt ar čaklā darba rīkiem. Tagad tu sēdi tronī. Es varētu patrenēties ar druknāsvariem. Cel augstāk, augstāk. Tas bija pavisam vienkārši. Vai tu mēģināji mani nogalināt? Piedod. Man viņu pietrūkst. Man pat pietrūkst īgņas pukošanās. Smurfbola bumba ir pie tevis. Jā. Viņi spēlē ar čiekuru. Viņi māk priecāties bez dārgām lietām. Arī man manta nav galvenais. Ņemiet atpakaļ savas mantas. Tu esi jucis? Vairs neesmu. Bet šīs mantas ir veselu bagātību vērtas. Mana bagātība ir mani draugi. Pazūdi.
Izbeidz, rokas nost. Rīma, kas noticis? Ar ko tu kašķējies? Tu neticēsi, taču ar mani sarunājas sarkans smurfs. Viņš man liek būt alkatīgam. Viss sākās ar to dīvaino koku un pirmo zelta gardumu. Man ir sajūta, ka tas ir Gargamela pirksts. Šo burvestību varētu laust ar devības palīdzību. Tad ko jūs vēl gaidāt? Ņemiet savas mantas. Paldies, Rīma. Paldies. Fui, man no šīs labestības metas nelabi. Rīma, tu mums esi mīļš draugs. Tu biji bagātākais smurfs pasaulē, taču visu zaudēji. Smurfs ir stiprāks par visu. Rīma vairs nav alkatīgs. Un tagad ir pienācis laiks Gargamelam pateikties par viņa dāsno dāvanu. Gārguli, neskumsti! Alkatības tēkla parūpējusies par smurfiem. Mums par viņiem vairs nekad nebūs jāuztraucas. Tiešām? Alkatības mākti viņi tagad viens otru iznīcina. Tu esi apbrīnojami gudra. Zinu, jau zinu! Naudas koks! Kā tas nokļuva šeit? Ātri, aizver durvis! Paskaties, uz monētas ir mans attēls. Neaiztiec! Nē! Tūlīt pat nāc iekšā! Kāds pasakains aromāts. Jā! Tiešām pasakains! Tas pieder man! Nē, man! Man? Man! Man! Man nevajag viņu naudu. Es tāpat esmu bagātākais smurfs pasaulē. Mums atkal būs lietus, vai? Ak, vai? Mierīgāk. Nedusmojies. Apstājies. Man jāmēģina sagrābt pretlīdzekli, tad es varētu...